cikos, ar kādu mašīnu un tā tālāk. Man tas viss ir jāizvelk no tā klienta. Man tas tā informācija jāiegūst, lai man būtu pilna aina par to, kas notiek. Tev jāsazinās ar zviedru, tev jāsaprot, kā viņš runās angliski labi vai ne tik labi. Atrisinājumi, protams, ka atrisinājumi. Vienmēr var atrisināt visu, tikai ir jārisina. Mums nevajadzētu šo visu vajag tā kā teikt, ka mums ir problēmas daudz. Mums visam jābūt ir super. Mēs nerādīsim, neteiksim to, ka mums ir motoru bloks uz Puerto Rico esam sūtījuši. Jā. Vervo mājaslapa ir kā uzskats līdzeklis, viņi arī pasniedz no Vervo mājaslapas, jā, jo tur ļoti daudz informācijas ir. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos pārvadājumus ar pilnu servisu, bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Šajā sarunā mēs tiekamies ar Jāni. Šeit ir Jānis šodien studijā, un Jānis ir Liepājas filiāles vadītājs. Sveiks, Jāni! Ļoti patīkami. Jā, prieks tev redzēt, un es ceru, ka mums izdosies parunāt mazliet par loģistiku, varbūt no iekšpuses vairāk, jo tu esi tas cilvēks, kas arī no iekšpuses šos procesus organizē, jo parasti droši vien, kad mēs domājam par loģistiku, tiem, kas par to neko nezina, liekas, man piegādāja kaut kādu preci, kur ir palete, brauc kravas mašīna, patiesībā tur jau ir daudz kas apakšā. Bet varbūt sākot no paša sākuma, kā tu vispār nonāci loģistikas nozarē, kā tu līdz tam nokļuvi un ko tu darīji pirms tam? Jā, man ir divi stāsti, viens garais, viens īsais. Es droši vien pastāstīšu īso. Pastāstīšu pirms īso, pēc tam arī garo. Sākums jau tāds, kad es esmu daudz darbus dažādas darījis, metis sev vienmēr dzīvē tādas dažādas izaicinājumus. Un šis ir viens no tiem variantiem, kad es skaļi pateicu, ko es gribētu dzīvē mainīt. Jā, un tas bija tāds sarunas starp draugiem, jā, teiksim, ko tu gribētu, ko tu kādreiz varbūt kādu profesiju vai kaut ko. Jo es teicu, ka es gribētu kardināli mainīt savu dzīvi. Un tad nepagāja ne pusgads, kad sanāca tāds tā kā piedāvājums no Vervo puses. Un tad es pats bišķiņ noraustījos tajā brīdī. Es domāju, tas tā kā jā vai nē, jo ir tā, ka ja tu sapņo, ja, un ja tu savu skaļi sapņo, tad viņi točni piepildās. Un tad es metu sev izaicinājumu, satikos ar Māri, kas ir uzņēmuma direktors, pārunājām vairākas reizes, lēnām aizvirzījāmies līdz tam, kad es esmu Vervo Liepājā, jo Mārs vēlējās atvērt Liepājā filiāli, viņš meklē cilvēkus, un caur LinkedIn, caur tādiem profiliem mēs satikāmies. Mēs neesam nepazīstami, mums nav kopīgi pazīstamie, nekas vispār, mēs esam 6 cilvēki, bet šoreiz ir tā, kad es esmu šeit. Jā, ļoti interesants stāsts. Ja? Tad tehnoloģijas palīdzēja kaut kādā ziņā savest kopā. Ja? Bet kas tev pamudināja vispār pieteikties loģistikas nozarē, vai kas tev pamudināja sākt strādāt tur? Tas, ko tu biji iepriekš darījis, bija pilnīgi kaut kas atšķirīgs, vai tas bija arī kaut kas saistīts ar loģistiku? Jā, tie bija pilnīgi kaut kas cits. Es daudz dažādus darbus darījis. Es strādāju metāla apstrādes uzņēmumā, jā, un betona elementu, dzelzbetona elementu izgatavošanas ražotnē, jā, un dažādas darbus darījis, bet viss ir saistīti bijuši ar tehniskām lietām. Un tā, ka man tā tehniskā izpratne par lietām, kā notiek lietas, arī nedaudz kravu pārdājumus nebija sveši, jā. Bet Vervo ļoti plašu spektru piedāvā. Ja? To nevar, neviens to pat skolā nevar iemācīties. Visus tos virzienus, ko Vervo sniedz, kādas pakalpojumus. Vairāk jau Vervo man sasaistīja ar to, ka jebkurš darbinieks Vervo ir neatkarīgs. Viņš ir tā kā mazs uzņēmējs vienā lielā uzņēmumā. Līdz ar to tu arī tev nav limiti nekādi. Ja? Viss, ko tu dari, tas ir, tas viss tā, ka tu būtu individuāls, teiksim, cilvēks kaut kur. Pastāst, kas tev pamudināja tieši doties uz loģistiku? Vai tev tur bija kaut kāds īpašs impulss, vai vienkārši tu, kā saka, šāvi uz labu laimi? Jā, es sākotnēji domāju, ka es jau īsti varbūt nedaru šim darbam. Bet izrunājot ar Māri, mums bija ļoti garas telefona sarunas pirms mēs tikāmies. Un
kad satikāmies, tad izrunājot, kad ir jau lietas, ko es apguvu, ko es iemācījos procesā, bet, teiksim, Mārs jau man nolasīja, nepavēldījumi ir 17 gadu pieredzē šajā jomā, viņš pazīst cilvēks, man liekas, satiekot jau pa durvīm ienākot. Un viņš kaut kā uzticējās, man redzēja manī potenciālu, un tas arī man lika noticēt, ka es varu tā kā mēģināt, kāpēc lai nepamēģinātu. Teiksim, es esmu no Liepājas, es atbraucu uz Rīgu, gan arī mēnesi nostrādāju Rīgas filiālē, apgūtu, teiksim, tās pamatprasmes, kas bija nepieciešams. Man kolēģi palīdzēja, man bija ļoti labi mentori, kas man apmācīja. Un viss, un aiziet. Kāpēc Vervo vajadzīga filiāla Liepājā? Tas jau arī strateģiski ir svarīgi. Liepāja taču tomēr ir tranzīta pilsēta, industriāla pilsēta. Ļoti daudz uzņēmumu ir, vai ne? Vienīgā bēda ir tāda, ka Liepājā nav liela pārkraušanas termināļi, ko mēs ļoti visi vēlētos. Ja? Bet šobrīd viņi vēl nav. Es ļoti ceru, ka viņš būs. Un ļoti daudz, kā es teicu, ļoti daudz uzņēmumu nāk no Liepājas. Tas ir svarīgi. Un arī ir tā, ka mums ir tāds visu laiku ir tie liepājnieki jāstāst viņiem, ka hei, mums ir arī tāds pašs iespējas kā Rīgā. Mēs tam neko citu neatšķiramies. Mēs varam to pašu sortimentu, to pašu pakalpojumu sniegt arī liepājniekiem. Un visi iedomājās kravas automašīnu, ja, kāda ir kravas mašīna. Man taču nav tādas kravas, lai piepildītu kravas automašīnu pilnu, bet mums nevajag piepildīt kravas automašīnu. Mums pietiek ar vienu paleti kaut vai puspaleti vai kādu sūtījumu mēs varam nosūtīt no Ķīnas vai uz Ķīnu. Nav svarīgi, vai uz Austrāliju. Arī tāda pieredze ir no Austrālijas. Cilvēks nopērk kamīnu Austrālijā, viņš ir kā Lego puzle, viņš viņu nopērk, mēs viņam ar kuģi piegādājam, un viņš mājās pats viņu pēc kaut kādas tās montēšanas tās schēmas, viņi sastēlē pats. Tur viss ir iekļauts. Vienkārši fantastiski, vai ne? Pitas krāsna tāda. Jā, tev bijuši tādi gadījumi? Jā, nē, bieži nē, bet ir bijis, jā. Bet vispār ir bijuši gadījumi, jā? Motoru bloks uz Puertoriko esmu sūtījuši, jā, no Valmieras. Jebkas. Ļoti interesanti. Tas patiešām ir interesanti. Tas ir interesanti. Tur noteikti es ceru, ka mums izdosies arī parunāt mazliet par šiem interesantiem gadījumiem. Mazliet atgriežoties varbūt pie Liepājas un pie tevis kā pie filiāles vadītāja. Kas ir tā tava ikdiena? Ko tu dari? Paraksturo. Mums ir arī daudz jau tā pienākumu beigās jau sanāk, bet pamatā es esmu komandas līderis. Ja? Komandā mēs šobrīd esam 4, bet pamatkodols ir divi operatīvie darbinieki, es un mans asistents un trešais asistents, kas ir uz dokumentiem. Ja? Un, līdz ar to cilvēks, kas ir uz dokumentiem, viņš dara to grāmatvedības darbu, visus, kas ir saistīti ar rēķiniem. Neaizplūdīsim, ja tur ir daudz visādas nianses, bet tas ir ļoti precīzs darbs. Tas ir ļoti svarīgs darbs, kas ir jādara. Un divi cilvēki, kas operatīvi strādā ar klientiem, ar transportiem, ar paņemšanām, piegādēm arī. Jā, dažādi tie risinājumi ir, kas mums ir jādara. Bet tieši teiksim, mums ir arī praktikanti no Liepājas valsts tehnikuma. Mums ir ļoti laba komunikācija un sadarbība ar Liepājas valsts tehnikumu. Mēs esam izaudzinājuši ļoti labus potenciālus darbiniekus Latvijas tirgu. Tas vispār ir garš stāsts par to valsts tehnikumu sadarbību. Ja? Mums ir tiešais kontakts ar pasniedzēju, kas tieši pasniedz loģistiku, un viņi piedalās tajās skills sacensībās. Pagājušo gadu mūsu praktikante Dārija kļuva par finālistu un ieguva pirmo vietu tajā pasākumā. Mums salūtiņš tāds. Jā, viņš jau mums bija praksē, un forši jau. Mēs izvēlamies tos spēcīgākos praktikantus, jo mums nav daudz vietas mūsu Liepājas filiāles ofisā. Cik ir, tik ir, mēs izvēlamies labākos, un viņi pārsvarā visi arī piedalās tajās skills sacensībās. Un arī, mums ir kontakts ar pasniedzēju Māru, un viņi mums arī pakonsultē, ko labāk vajag iemācīt, ko ne. Viņi arī, ja godīgi valsts tehnika mums arī strādā ar Vervo mājaslapu, ir kā uzskats līdzeklis, viņi arī pasniedz no Vervo mājaslapas, ja, jo tur ļoti daudz informācijas ir, un arī viņa aicina mūs iesūtīt viņai mūsu pieprasījums ikdienas, ar ko mēs strādājam, lai mēs viņai nosūtām viņas, bet, protams, mēs tur neatklājam informāciju par uzņēmumiem un detalizēt par kravām, bet
tie ir uzdevumi, ar ko strādā paši studenti. Jā. Tad ikdienas Tad reālās dzīves piemēri. Lai nav, tas nav izdomājis, viens cilvēks nav izdomājis kaut kā. Tas ir reālās dzīves pieprasījums. Teiksim, jā, un tad viņi skatās, kā tie studenti tiek ar to galā. Jāni, tagad paņemam vienu tavas reālās dzīves pieprasījumu, piemēram, pēdējo 2 nedēļu laikā. Iedod mums vienu reālās dzīves pieprasījumu. Kas bija tavs uzdevums, kas tev bija jādara? Tur viņam ir daudz, vai ne? Pits krāsnes no Austrālijas. Tie nav bieži. Jā. Biežākie, ja tomēr ir Eiropa un Skandināvija. Jā. Ļoti daudz, tas pats vienkāršākais varbūt. Jā. Cilvēks izsolē nopērk Skandināvijā kaut kādu lietotu iekārtu. Vai tur eskavatoriņš, vai traktoriņš, vai zāles pļāvējs, jebkas. Jā. Tad viņš mums atsūta dokumentu, jā, ka viņš viņu nopircis, viņš ir samaksājis viņu. Mēs visi pārņemam to vadību, mēs sazināmies ar zviedru pārdevēju, mēs viņam informējam, kad mēs ieradīsimies pēc krāvas, mēs aprēķinām izdevumus, nosūtam klientam cenu, piegādes laiks, ja viņam tas der, viņš apstiprina, tad mēs organizējam piegādi, mēs dodamies pakaļ krāvai, savācam viņu, tad vienojamies par piegādes laikiem, ja cilvēks nav mājās, tad pielāgojamies viņam, ja var kāds cits saņemt, vai piegādājums kādu noliktavu, ja nav iespējas izkraut, ja nevienmēr mašīnām ir lifti vai tur daudz specifikas, daudz, ar ko jāstrādā ir tieši pieprasījumi. Jā, un viss, un cilvēks laimīgs ir nopircis Zviedrijā lietot traktoriņu un pļauj zāli vasarā. Jā. Ļoti tas tāds vienkāršākais. Jā. It kā tas nav vienkārši no sākotnēji tādu pieprasījumu strādāt, jo tev ir jāsazinās ar zviedru, tev jāsaprot, kā viņš runās angliski labi vai ne tik labi, jā, vai to ar viņu sarakstīsies, dažādi tie varianti. Bet, dažādi, tie tādi, es nezinu, pat nevaru visus uzskaitīt. Ja? Tādi ir jau arī visādi negabarīti piegādes un kaut kādi tur ar pavadošiem transportiem. Ja? Tādi arī ir, kur tev jāizstrādā maršruts un jāizplāno, bet tas jau mēs tur varam aiziet galējībās. Ja? Šeit nepietiks ar stundu vai 2. Nepietiks, jā, bet ļoti interesanti. Jā, varbūt kas ir tie izaicinājumi, kas tev pašam ir tādi vislielākie tavā darbā, ko tu dari? Vadot Liepājas filiāli, tu jau paraksturoji kaut kādus mazos interesantos piemērus, vai ne, bet tāda ikdiena tomēr ir tāda. Protams, tas pats darbs ar savu komandu, jā. Viņi ir jātur kaut kādos rāmjos, jāmotivē, jā, komanda jāmotivē, sapulcīts mini jātais, jā, lai izrunātu, kas un kā, kas pieklibo. Caurskatām visus ienākušos pieprasījumus. Ja nav apstiprināts, jā, tad kāpēc nav apstiprināts? Varbūt cena nav apmierinājusi vai piegādes laiki vai tādas visādas lietas, tādas sīkas lietiņas, bet tas arī prasa laiku tā ir tā ikdiena. No rīta tu atnāc, iedzer kafiju, attaisi e-pastu, tur paskaties, kas ir degošies, kas nav, tad tu nofiksē, kam ir paņemšana, kam ir piegāde šodien, kas ir svarīgi, kas nav. Tad tu vari koncentrēties uz kaut kādām uz pārdošanu, jā, rīta pusē, ja tu esi ticis galā, tad jau sāk uz 10, 11 sāk birt iekšā jau pieprasījumi, ar ko jau jāstrādā. Jā. Bet tu tieši minēji par to, ka jāstrādā daudz ar komandu ir tev kā filiāls vadītājiem. Cik tev tas ir viegli strādāt ar komandu vai pareizi, kas varbūt ir arī tās lietas, par ko īpaši ir jādomā? Kā, man ir grūti pateikt, cik man ir viegli. To varbūt var man komanda pateikt, cik man ir viegli vai grūti. Man ir tā, ka, ja godīgi, man patīk vairāk būt tā kā pašam pa sevi. Jo es zinu to, ko es esmu izdarījis, tas ir tas, ko es izdarīju. Man ir grūti varbūt uzticēties kādā brīdī. Es pārbaudu, vai patiešām ir izdarīts. Jā, varbūt tas ir tas, ne, bet tas arī kavē. Man būtu jāuzticas savai komandai. Es arī uzticos, bet vienalga tas, kad es gribu pārbaudīt viņu. Bet es nezinu, man liekas, ka viegli. Varbūt es varu būt stingrāks pret viņiem. Viņi droši vien klausās un skatās šo tēmu. Viņi droši vien domā, ka varbūt nē, bet varbūt es varu būt stingrāks pret viņiem. Es nezinu, man tā liekas. Kā tu viņus motivē? Motivē. Pirmkārt, mēs jau tur esam dēļ algas. Tā ir tas viens no motivatoriem. Otrs no motivatoriem ir tomēr tā darba vieta. Jā. Vervo ir, man liekas, ļoti forša darba vieta. Jā. Liepājas office skats uz jūru pa logu. Mums ir 3 milzīgi logi, un mums skats ir uz jūru. Jā. Mēs varam, tā jūra jau ir, mēs katru dienu redzam, kā prāms no ķīles nāk iekšā 2:30. Jā. Viņš tā kā pulkstenis nāk, ja ir laba laika apstākļi. Darba vieta, darba vide,
Vervo pasākumu, mēs braucam uz Rīgas, attiekam mūsu Rīgas kolēģis, tur arī iegūstam daudz ko jaunu, dažādas, teiksim, kas ir saistīta ar profesionālo vidi, kaut kādas apmācības, pašizaugsme, jā, daudz kas jau, kas varētu motivēt. Katram savu motivāciju, jā. Un kā varbūt tu raksturotu to, kas šobrīd noteikti daudz kas ir mainījies pēdējos gados, ja, bet būt it kā fiziski Liepājā un nosacīt tādu centrālais birojs ir Rīgā. Kā tu redzi šo, cik tev bieži sanāk, nezinu, tev vai taviem kolēģiem braukt vai varbūt, nezinu, izjust kaut kādas neērtības vai tieši otrādi priekšrocības tas, ka tu atrodies Rīgā, nevis Liepājā? Vai pareizi sakot otrādi, nevis Liepājā, Liepājā, bet nevis Rīgā? Liepājā līdz darba vietai, kā no kuram, ja, kur dzīvo, ir, ja tu dzīvo pilsētā 15 minūtes, tas jau ir ilgi līdz darbam braukt, ja. Tā ir viena no priekšrocībām, ja. Otra priekšrocība, ja tu esi Liepājas filiālē strādā, tas nenozīmē, ka tev ir tikai Liepājas klienti, ja. Tev ir arī Daugavpils klienti vai Igaunijas vai Lietuvas klienti, ja. Tas tev neierobežo tā Liepāja, ja. Tas, domāju, tikai plusi kaut kādā ziņā, bet tā kā te pašā laikā ļoti motivējoši ir atbraukt uz Rīgu arī, pastrādāt kopā ar Rīgas kolēģiem. Ja? Viens otru jau uzmotivē. Ja? Teiksim, mēs Liepājas komandā esam viena komanda, ja? Rīgā ir, nezinu, cik Rīgas ofisā ir 4, 5 komandas. Ja? Tur vairāk var iegūt, ja? Teiksim, no citas komandas pasmeļoties kādu informāciju. Vai kā labāk, kādas aktualitātes šajā brīdī vai nav. Tā. Un kā tu pats sev motivē? Kas ir tas, kas tev palīdz darīt šo darbu vispār un atrast motivāciju turpināt? Kā es teicu, es ļoti augstu novērtēju to darbu vietu un darba vidi. Jā. Mēs paši viņu esam izveidojuši no nulles ar Māri. Jā, tā. Es jūtos piederīgs. Es jūtos tā kā izveidojis to Liepājas filiāli, un tas ir tā kā, mans arī, jā, tā arī varētu nosaukt. Protams, motivē, protams, ka ģimene un vispārējais, tur naudas, teiksim, atalgojums, vispārējais, tas ir tā viena lieta, bet, teiksim, naudā tev nepadarīs nekad laimīgi, ja tev tas darbs nepatīk, jā. Tu novērtē tās mazās lietas, varbūt. Ja darbs nepatīk, bet tad acīm redzot, tev patīk. Jā, šis darbs. Jā. Varbūt tu vari pateikt tādas 2, 3 lietas, kas tev patīk šajā darbā, ko tu dari? Pirmkārt, tā dinamika noteikti. Es esmu ļoti azartisks, jā, man ļoti patīk aktīvā atpūta. Un tā dinamika, darba dinamika, jā, tu nekad nevari zināt, kas tev, kāds durvis tu tajā dienā vērsi, jā. Ko tu satiksi ar kādiem, labi, ne jau acis pret acu satiksi, bet ar kādiem cilvēkiem tu komunicēsi un kādus cilvēkus tu iepazīsi, jo mēs strādājam ļoti daudz klientiem un citiem klientiem ir tādas tik labas attiecības, ja, kad mēs tur video zvanā sazvanamies, tur aprunājamies par darbu, par ģimeni, ja, par veselību un parādām viens otram skatu pa logu, ja, un mēs tā kā mēs nestrādājam kā klients ar pārdevējs ar pircēju, bet kā kolēģi. Arī, teiksim, mans klients ir mans kolēģis, arī, jo mums kopā ir jāstrādā, lai to kravu piegādātu. Ja? Man ir jāzina pilna aina, kas ir nepieciešams, kā ir nepieciešams, cikos, ar kādu mašīnu un tā tālāk. Ja? Man tas viss ir jāizvelk no tā klienta. Man tas tā informācija jāiegūst, lai man būtu pilna aina par to, kas notiek. Ja, teiksim, ja ir kaut kāds 10 piegādes, uz vienu objektu, ja, un tur ir piegādes grafiks par laikiem, par stundām, cikos kam ir jāierodās, kurai kravai. Ja. Ja nekas jau nenotiek perfekti. Ja kāda krava uznāca mums tas sniegs Polijā, viena mašīna nokavēja, ja, to piegādes laiku. Un tas ir laicīgi jāinformē. Un visai ķēdēji līdz ar to ir jāpielāgojās. Mm-hmm. Ja bieži notiek tā? Tāds sniega Polijā. Kas nē, es nedomāju, tas tāda, tāds salīdzinājums, alegorija. Protams, ka bieži. Bet kas varbūt ir tās biežākās lietas, kas notiek, kas neļauj to darbu tā pēc tāda plāna, kā tu esi izplānojis tagad punkts A, punkts B, viss būs forši tikos. Un kaut kas notiek. Kas ir parasti tās lietas, kas visbiežāk tur notiek? Notiek kaut kādas kavēšanas pie piegādes. Ja. Teiksim, tas būtu pirmais. Kāpēc kavē? Ja. Tāpēc,
ka, teiksim, ja tā ir kā saliktā krauja, ja, tad iepriekšējā adresē krauja, neizkrauja, kādas problēmas rodās, ja, bet tā mūsu krauja ir nākamā. Līdz ar to, ja gaidījām 2, tur nokavējās pa 2 stundām, mēs jau piegādāsim 4. Ja. Es to nevaru ietekmēt, ja. Šoferis to nevar ietekmēt. Avāriju uz ceļa, jebkas var būt, kas ietekmē tās kaut kādas nobīdes no grafika. Ja? Tas nav, tur nesēž roboti pie stūres, ja? Un tur tas neiet pa sliedēm, arī pa sliedēm braucot, var būt kaut kādas aizkavēšanās. Ja? Tagad pirmdien bija gadījums, kad bija jāpaņem krava pirmdienā, klients pārcēla iekraušanu uz otru dienu, šoferis bija lietuvietis, viņam bija pieraksts pie ārsta, ja? Viņš bija sēdējis rindā 3 mēnešus, un viņam tagad otrdienā jābūt pie ārsta rindā. Bet iekraut īsti nevarējām, un tad šoferis vienkārši kāpa autobusā, aizbrauca pie ārsta, pēc tam atbrauca ar autobusu atpakaļ no Lietuvas uz Rīgu un iekāpa mašīnā, un krava bija uzkrauta un devās ceļā. Atrisinājāt. Atrisinājām, protams, ka atrisinājām. Vienmēr var atrisināt visu, tikai ir jārisina. Noteikti, jā, tas ir svarīgi. Jā, tātad dažādas aizkavēšanās, laikapstākļi. Vēl. Mēs varam minēt ļoti daudz. Vēl aiziet. Krāvas nekorekti sapakota krāva, jā. Ne tā iekrauta. Tie faktori var būt ļoti daudz kādi, kāpēc, teiksim. Ja ir pārkraušana, jā. Mazums kāds darbinieks ne tā paņēma to paku vai paleti, viņi apgāžās. Tagad viņi stelē kopā, vai varam tādu piegādāt, nevaram, sūtam atpakaļ. Atkal risinam ar klientu. Ja, daudz dažādas lietas var būt. Bet atkāpjoties no šitā visa, mums nevajadzēs šito visu baigi teikt, ka mums ir problēmas daudz. Mums visam jābūt ir super. Mēs nerādīsim, neteiksim to, ka mums ir apgāžās palets un kavējam piegādes. Vai ne? Griezt ārā. Jā, redzi. Labāk par tām labām vietām runāt. Protams, bet kaut kādā ziņā, šī podcastu sērija saucas Loģistika bez filtra. Jā. Un patiesībā jau ir baigi svarīgi saprast un interesanti uzzināt, ka, kas tam visam ir apakšā. Jo tiešām, varbūt, ja mēs neesam ikdienā saistīti, ja kas nav saistīti ar loģistikas nozari, vienkārši ierauga to gala rezultātu, ja to savu traktoriņu, kas viņam ir piegādāts no Zviedrijas vai pits krāsts no Austrālijas vai vienalga. Jebkuru lietu, ko mēs nopērkam veikalā, kas visticamāk arī ir kaut kādā veidā tikusi uz turieni piegādāta, vai ne? Bet, jā, tas galvenais ir force majeure. Ja? Tātad tas, ko neviens nevar ietekmēt. Laikapstākļi, kaut kādas, politiski kaut kādi notikumi uz robežām. Ja, teiksim, ir reizes, kad ja mēs braucam uz Turciju vai uz Grūziju, ja? Mazums, vai uz Ukrainu piegādājam kravas. Tagad ir saspridzināti kaut kādi dzelzceļi, satiksme ir nobloķēta, ja, un viss. Tagad mašīna stāv līdz 30 dienām rindā šoferi, ja, uz robežas. Viss. Ko tad? Šobrīd mums ir situācija, kad arī netiek mašīnas no Ukrainas pakaļ uz Lietuvu pēc saldētas pārtikas. Viņi stāv uz robežas. Mūsu partneru mašīnas stāv Lietuvā. Terminālī refrižerātoru mašīnas strādā kā noliktavas. Viņas stāv, viņas ir pilnas ar preci, viņas gaida, kad ieradīsies mašīnas no Ukrainas pārkraus to preci un varēs doties. Noliktava ir pilna. Tātad mašīnas tiek izmantotas kā noliktavas. Ja? Un mēs netiekam pie savām mašīnām, lai viņas piegādātu mūsu klientu preces, tāpēc, ka tās mašīnas tiek izmantotas kā noliktavas. Ja? Tādi visādi varianti. Tur visticamāk neko īsti nevar darīt. Varam meklēt kādas citas iespējas, citas mašīnas. Ja? Bet, teiksim, ja mums ir kāda līguma noslēgta tieši tām mašīnām, tad risinājumi jāmeklē. Ir jārunā ar klientu. Cik ilgi viņš var gaidīt, ja, vai meklējam kādu citu variantu, varbūt viņš būs dārgāks, ja, bet tad jārēķina, vai šoreiz varam pagaidīt un sagaidīt, vai nedaudz piemaksāt un ar kādu citu mašīnu piegādāt. Tā kā jārisina tie jautājumi. Jā, ļoti interesanti paraksturoja, cik dažādas ir tās dienas un cik arī dažādi ir tie jautājumi, ar ko tu strādā. Kas tev pašam dienas beigās ir tas kriterijs, ka tu zini, jā, šitā diena ir bijusi veiksmīga. Tu vari noslēgt darbdienu un saka, jā, izdevās šodien. Tas ir tādi, ja muitas formalitātes paši nokārtojušās, jā, kas nekad nav. Jā, piegādes pašas ir notikušas bez manas iesaists un, visi klienti naudu samaksājuši laikā. Viens rēķins nav kavēts, jā. Tā jau gluži ne, bet tad, ja ir bez starpgadījumiem, jā, ja tev ir visi gājis gludi, jā,
ja tu esi ar klientu vienojies, un mēs esam piegādājuši, un klients vēl beigās uzrakstīs atsauksmi par tevīm, ja, kad, hei, tur Liepājas komanda, tur tieši Jānis, ja, tur super piegādāja visu. Nu, tas jau tas gandarījums ir, vai ne? Raksta arī atsauksmes? Jā. Mhm. Nu, jā, un viss ir laimīgi, vai ne? Nu, tas finansiālais, tas pats par sevi nāks. Viņš nāk pats par sevi, bet mēs darbā pavadām vairāk laika nekā mājās. Ne? Un tad, ja tev tajā darbā tu veido attiecības ar cilvēkiem, ar tiem pašiem transportiem, ar klientiem, tu to dienu pats arī sev padari foršu. Jā? Tāpat arī tu vari saviem partneriem uzrakstīt, hei, kā tev šodien gāja, vai nezinu, nāk brīvdienas, lai tev jauks brīvdienas, tu arī viņam izkrāso to dienu. Jā. Mēs tomēr strādājam kā partneri visi, vai ne? Un tad tu brauc mājās, ja viss bija gludi un nav bijuši nekāds starpgadījumi, super. Kā ir, vai tajā darbā, ko tu dari, darbdiena beidzās, tad, kad, kā tu saki, tu esi izdomājis, ka darbdiena beidzās, ja, vai viņi beidzās kaut kādā laikā, un tad tu, kā tu saki, brauc mājās, un kas notiek pēc tam? Jā. Tur jau redz tā lieta ir, kad viņi nebeidzās jau īstenībā nekad. Jā. Nav jau gluži arī tā, ka mums šoferis zvana pa naktīm un saka, viņam riepmīkst vai kaut kas tāds, jā, bet, teiksim, ja mums iet krāvas, jā, var būt dažādi starpgadījumi pa ceļam, un tad vai sestdienā vai svētdienā man var pazvanīt, hei, pirmdien nebūs piegāda, tāpēc, ka mums ir sanākuši kāds starpgadījumi, viņi būs otrdien. Okay, es arī varu izvērtēt, vai tam klientam man ir jēga tajā svētdienā informēt viņu, vai varbūt tomēr pirmdienas rītā informēt, kas tad ir brīvdienās noticis. Tā kā tu nevar tā, tas nav neapstājās nekad īsti. Bet tā var arī būt tā, ka, nezinu, piekdienas pēcpusdienu un viss, darbdiena jau palienam ir beigusies un nav ne īsti pieprasījumi, viss kravs ir sakārtots, muitas procedūras, viss ir izdarīts uz brīvdienām un viss, brauc mājās varbūt, jā. Bet vienmēr jau tu vari kaut ko vēl ekstra izdarīt, ja mēs strādājam tomēr paši sev. Jā, prieks dzirdēt, ka reizēm sanāk arī atpūsties, tad, kad visas tās lietas ir paveiktas, vai ne? Bet, piemēram, tu jau paraksturoji tās dažādās problēmas situācijas un tos izaicinājumus, un tam šoferim tā arī iepēt, piemēram, saplīsus kaut kādā valstī X. Tu tā kā brauc to riepu, viņam tur palīdzēt likt, vai kā šī lieta notiek, kā tur kas tev tālāk ir jādara? Tev vienkārši par to ir jāzina, vai tev arī kaut kas praktiski ir jādara ar šīm situācijām, kuras tu saņem? Redz, uz to jautājumu tev atbildēs Aleksandrs, jā? Man šoferis nezvana tieši man. Man zvana Aleksandrs un saka, ka mums ir mīksta riepa, mēs nepiegādāsim pirmdienā, jā? Un tad es arī, komunicēju tālāk. Ja, bet citreiz ir arī tā, ka man ir patiešo kontakts ar šoferi. Ja, vai tas ir mūsu šoferis, vai tas ir mūsu partneru šoferis. Citreiz dispečers iedod man telefonu numuru, mēs ar viņu komunicējam. Teiksim, ja tur varbūt kāda valodas barjera ir, ja, tad teiksim, klientam, saņēmējiem tieši. Ja, teiksim, ja brauc Ukraiņu piegādātājs, ja, un varbūt viņš neprot krieviski runāt, tad es esmu pa vidu, varbūt kā tulks, varbūt, vai nokomunicēt to visu. Ja. Dažādi tas var būt. Bet man ļoti patīk izmēr šoferiem runāt, ja man tāda iespēja ir. Interesanti, bet tas ļoti, ļoti reti. Ļoti, ļoti reti. Es par to mīksto riepu uzzinu no dispečera vai no Aleksandra. Jau pēc tam visticamāk, ka viņi vairs nav mīksti. Varbūt, jā. Kad viņi jau ir atkal salabot. Skaidrs. Tu jau minēji arī par jaunajiem studentiem, ar ko jūs daudz strādājat, kas ir tiešām prieks dzirdēt, ka arī tāds praktisks ieguldījums, vai ne, lai nav tā, ka jauniešiem viss jāuzzina tikai no kaut kādām mācību grāmatām, jā, bet var uzzināt no reāli dzīves situācijām. Kā tu redzi, varbūt, ja tu vērtē, šī brīža tā, ka jauniešu spējas, zināšanas darboties loģistikas nozarē, ko tu esi novērojis pats? Kā tu redzi savus tos potenciālos kolēģus, piemēram, kaut vai Liepājas filiālē? Kas varbūt viņiem ir stiprās puses, kas varbūt viņiem pietrūkst? Kā jau es minēju, mūs ir tādi ļoti gudri un centīgi praktikanti, jā? Un viņi mācoties loģistiku, nav viņi tehniski tie cilvēki, jaunieši, jā? Reti kurš. Un ir cevišķi, ja tā ir meitene, jā, tad man nākās stāstīt tādas elementāras lietas, teiksim, kas ir tentu piekaba, ja, aizskari ir atvelkami, ja, no sāna iekraušana, ja, dažādas lietas, ja, bet tas ir normāli. Bet pie mums
tas praktikants, tā pašā visi tā ir teikuši, beidzot es saprotu, ko tad man īsti mācīties skolā. Jo viņiem tad saliekās kopā, sabloķējās, tad kas tad īsti bija tas, ko tā pasniedzēja mēģināja viņam tā kā iemācīt pasniedzējs. Ja? Un viņi tajā brīdī to saprot. Ļoti labs sekums viņiem ir, ja interesē un ja grib. Mums pašai ir tāda, kas grib. Ja? Protams, dažreiz ir kaut kādā veidā jāpamotivē kāds, ja? Bet es varu tikai labi teikt par tiem praktikantiem, kas ir izauguši pie mums. Super. Ja? Un viņi aiziet labā tirgū, ja? Teiksim, viņus izķer ražošanas uzņēmumu. Ja? Protams, ka jāpiestrādā pie tā tehniskās zināšanām, bet kā to skolā iemācīsies, es nezinu. To nevar iemācīt. Tas ir tīri praktiski jāstrādā. Praktiski jāstrādā, un tad arī noteikti ļoti daudz ko var saprast. Bet kā tu redzi kopumā tādu nākotnes tendenci? Tu teici, ir tādi labie un centīgie, bet kopumā, ja tu skaties, tā kā varbūt, vai pareizi sakot, jautājums ir par tām īpašībām, kas ir svarīgas. Kas ir svarīgākās tādas lietas, kvalitātes, īpašības, kompetences, kā mēs tagad sakam, lai strādātu loģistikas nozarē? Runāšana. Viņi nerunā. Viņi raksta. Rakstīšana nepietiek? Nevienmēr. Loģistikā es gribētu teikt, ka nē. Var iztikt, bet grūti. Otrs balsziņas? Nedara. Tas ir pats ļaunākais, kas var būt balsziņas, tāpēc, kad mēs arī, teiksim, ja kāds raksta ziņas WhatsAppā, mēs viņus kopējam adreses vai kaut ko tādu, jā. Tas ir precizitāte, jā. Ja tu atsūti balss ziņas, tu nevari nokopēt adresi, tu nevari saprast telefonu numuru, tu tagad nezini, kurā tai balss ziņā, kurā daļā ir tas telefonu numurs, ja? Tad tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Tad balss ziņas tas ir slikti, jā. Bet, valodas un runāšana, jā. Tas, kad viņi nezvanā, viņam ir pazvan šoferim vai dispečerim sarunā. Viņš labāk uzrakstīs, jā, bet tu nesajūti. Ja tu nezvani, tu nejūti to otru cilvēku, varbūt viņš satraucies, varbūt viņš nav satraucies. Kas notiek? Ja tu esi ārpus realitātes, ja tu saraksties. Ja tu zvani, tad tu vari nolasīt jau starp rindiņām, jā. Bet, ja tev ir teksts, viņš ir divdomīgs, tu nekad nesajūtīs to otru cilvēku, kā viņš viņu rakstīs, jā. Un tev, šajā darbā ir jāprot lasīt starp rindiņām, jā. Tā kā, tā runāšana. Bet tas ir, es domāju, jebkurš varētu to pateikt, ka tas tā ir. Ar jebkuriem jauniešiem. Reti kurš man šobrīd ir ļoti tāds labs džeks, kuram ar komunikāciju vispār nav problēma. Viņš zvana ārzemju klientiem, runājās ar viņiem angliski, visi super. Ļoti reti tāda rodās, jā, no jauniešu vidas. Bet ir, bet tomēr tas, par ko tu runā, ka tehnoloģijas gluži pilnībā mūs vēl nesūta pensijā, jā? Ziniet kā, jā, loģistika, jā, ko nozīmē loģistika? Loģistika, tu vari strādāt ražošanas uzņēmumā, strādāt ar eksporta kravām, un tad tev no ražošanas nāks Excelī ailītēs, tev kāds rakstīs izajošās kravas, un tu viņus citā ailītē liks. Un tev nevajag nevienu komunikāciju ar kādu citu, tu vienkārši ar Excel komunicē. Un viņam tev nevajag zvanīt. Viņam nav jāzvana, jā, bet ja mēs runājam par ekspedīciju, jā, tad komunikācija pats galvenais. Pats galvenais. Šis ir, man liekas, tāds interesants punkts arī, ko piefiksēt un atcerēties. Bet skatoties uz tevi pašu, kā tu pats redzi savu nākotni loģistikā un Vervo kopumā? Es redzu, ka mūsu Liepājas filiāla aug, izaug līdz 2 komandām. Jā, mēs šobrīd esam viena iekļaujot vēl vienu, bet tas ir tāds starta līmenī, jā. Un ja mēs izaug līdz 2 komandām, tas jau būtu spēcīgāk, jā. Tāpat tās arī redzu sadarbību ar valsts tehnikumu, ar Liepājas vadošiem uzņēmumiem, ar Liepājas domu, ar Liepājas SEZ. Jā. Liepājas SEZ, tas ir Liepājas speciāla ekonomiskā zona, jā, kas ļoti atbalsta uzņēmējus. Ļoti pretīm nākoši ir Liepājas doma, tāpat tās organizē bieži reizi mēnesī uzņēmēju brokastis, to organizē Liepājas doma saist kopā ar SEZ, jā, tas ļoti labs pasākums, jā.
Tāpat tās arī Liepājas doma ar SEZ kopīgi organizē izstādi ražots Liepājā. Ik pēc 2 gadiem, ja tas arī bezmaksas ir uzņēmumi var pieteikties. Nu, daudz, kas ir tāds, kas ir labi un forši, jā. Tu pats sevi arī redzi tajā visā. Noteikti. Tas ir labi. Kas varbūt ir tas, kā tu prognozē, kā varbūt šī nozara un joma attīstīsies? Mēs jau te mazliet paraksturojām, vai ne? Un noteikti tehnoloģijas ienāk, tā ir viena lieta, bet gan jau, kā tu teici, es nezinu, varbūt tās muitas deklarācijas sāks pašas sev aizpildīt, ja, bet visticamāk tās krāvas pašas sev nenogādās, ja? Jā, protams, kad tehnoloģijas aug un attīstās un tās nāk iekšā, es domāju, ka mēs pat neaptveram, cik ļoti viņas nāk iekšā, mēs to nemanam, jā. Nāk iekšā tie multimodālie pārvadājumi, jā, tātad zaļais kurs saucamais, jā, un tādas visādas lietas, bet tie ir tādi standarta risinājumi, standartizētas krāvas, jā, plānotās krāvas, ka tur jau, teiksim, var jau saplānot pusgadus priekšu izējošās krāvas, un to var tajos rāmišos likt, bet vienmēr būs kāds nestandarta risinājumi, ko nevar paredzēt, kur cilvēkam ir jāiesaistās un jātur rokas puls, lai tā krava tik piegādāt, jā. Vai tas ir kāds nestandarta risinājumi, jā, vai kāds mājas būvniecības kaut kāds, dažādi tie risinājumi ir, vai kāda ekspresa piegādes, jā, kaut kādiem, kā mēs sakam, ekskluzīviem maršrutiem, jā, ekskluzīvām valstīm, jā, ekskluzīvas valstis ir, tas nozīmē, kur reti mēs braucam, reti, kur piegādājam, tas būtu Balkānu valsts, jā, vai nezinu, grūti tā pateikt uzreiz sitien, jā, tur vismaz Eiropa jau vispār nekas īpašs, jā, bet, kādas salas, jā, tur, vidusjūrā vai nezinu, Kipra, jā, tā ir ekskluzīva valsts, bet īstenībā nekas jau tur traks nav uz turienu piegādā. Tā kā, noteikti, kad tehnoloģija attīstība, tas noteikti būs tas, kas, uz ko tas viss ies, bet, tāpēc ir Vervo, kas paņems vispārējos. Tieši tā, Jāni, paldies tev liels par sarunu, viennozīmīgi, lai izdodās. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēl noslēgumā gribi pateikt, un tīpaši varbūt tiem cilvēkiem, kuri domā par to, vai varbūt arī man pamēģināt līdzīgi, kā tu darīji kaut ko citu iepriekš un pamēģināt padarboties loģistikā, ko tu varētu varbūt ieteikt? Ja tas nav, ja tu neesi bijis ar to nekad saistīts, tad tas ir izaicinājums. Tas ir 24/7, ar to jārēķinās, bet tas ir dinamisks darbs. Rutīna tur nevar iestāties. Jā. Tas ir tas pats galvenais. Un, tur nav ko baidīties. Vajag mēģināt. Es nezinu. Man tāda filozofija ir, kad met sev dzīvē izaicinājumu un nenobaidies no tā savu izaicinājumu. Jo bieži vien mēs jau metam, domājam, jā, es tur gribētu to un to un to un to, un tad tas brīdis pienāk tev dzīvē piedāvāt tās iespējas, un tu no viņam nobīsties pats, jo tu, tā kā domā, vai tas patiešām ir tas, un tad tu sāc domāt, vai man to vajag, vai man sev mest ārpus komforta zonas, vai ne, bet, tāpēc jau dzīve ir interesanti, jā. Un pats galvenais, ko es gribētu pateikt, nezinu, tādiem Liepājas klientiem, Liepājas iedzīvotājiem, kad, mums viss ir pieejams tāpatās, un pazvaniet man, vienkārši aprunājieties, ja ir kādas idejas, kādas biznesa idejas vai kaut kas, vienkārši pazvaniet man, aprunāsimies, es jums pastāstīšu, ir iespējams, nav iespējams tāds maršruts, un kas tur būs nepieciešams, kas tev sagaida, ja tu kaut ko tādu plāno, nebaidīties pajautāt. Tas neko nemaksā nokonsultēt, jo bieži gadās tā, kad cilvēks jau ir nopircis to preci, un tad viņš sāk meklēt, kas viņam piegādās. Jā, un tad mēs bieži vien saskaramies ar to, ka tas varbūt ka tieši no tā pārdevēja nevajadzēja pirkt to preci, varbūt varēja kā savādāk, jā, varbūt tie dokumenti neatbilst. Jā, varbūt tā, no sākuma uztaisim konsultāciju, un tad es palīdzēšu, noteikti, ka vienmēr palīdzēšu atrast labāko risinājumu. Palīdzēšu atrast labāko risinājumu. Šis, man liekas, ir arī tāds labs domgrauds, uz ko arī noslēgt mūsu sarunu. Tieši tā visiem, kas mūs skatījās, klausījās, paldies jums par to. Jā, Vervo sarunu cikls Loģistika bez filtra. Sekojiet mums līdz nākamajā epizodē. Mēs runāsim ar pašiem šoferiem, kas jau daudz ir pieminēti iepriekšējās epizodēs, un tad uzzināsim, kāda tad ir šoferu ikdiena. Ko īsti
dara šoferi un ar kādiem tad izaicinājumiem viņi saskata. Turpiniet mūs skatīt.